Sveiki, labvakar, Vērtpilī. Paldies par mazo ievadu. Es mazliet viņu paplašināšu, protams, un ko es gribēju pateikt par maniem rock mūziku ar Chestra kolēģiem. Šogad mūsu kolektīvam ir ļoti īpašs gads, jo 2 no mūsu kolektīva dalībniekiem šogad tiek, tā teikt, apsegloti, jeb apgredzenot, vai ne? Un 2 no viņiem šogad svinēs kāzas, viens no viņiem esmu es. Paldies par aplausiet. Otrs ir mūsu leģendārais ģitārists Kaspars Paršinovs. Viņš šoreiz, teiksim tā, ir vēl īpašāks, jo, redziet, viņam ir lauzs pirksts. Tāpēc viņš ir pārkvalificējies no elektriskās ģitāras uz basģitāru, kas ir mazliet vienkāršāk. Un es domāju, pēc pāris privātas stundām pie Kaspara, jebkurš no mums to varētu arī nospēlēt. Mums ir tik unikāls dalībnieks kā Mārtiņš Pušpurs, un starp citu viņš spēlē Pokemonus. Un ja jūs pamanāt kaut kur šeit klīstam Pikachu, tā viņam trūkst, tad noteikti pasakiet to mums, ja Mārtiņam viņš ir gatavs to arī notvert. Jūsu vietējais, Bērspiliešu vietējais Emīls Kinzelis, kā vienmēr pilnā nopietnībā pie taustiņiem. Un kā jau nopietnam čalim klājas, nopietnas čalis meklē nopietnas meitenes. Un, jā, ja tā var iestrepināt, mazliet, ja drīkst mums lieklaiks, vai ne, tad maz tāds sludinājums viņš. Emīls meklē 3 līdz 4 meitenes nopietnām attiecībām. Tā kā, jā, droši. Un, Arturs, kā vienmēr bundzinieks savā vietā. Un Jānis Dārznieks rokā visu dzīvi. Metāls viņam patīk. Jāni, pasmaidi. Lai notiek. Un jūsu uzmanībai rock mūziku ar Chestra ar dziesmu Spārni. Cik maz var lejā galvas skatīt.
paldies, paldies, varētu